Nu, labrīt, jā, otrā diena mums ir sākusies Poznaņā, vakardienas testi diezgan veiksmīgi. Šī rīta pirmā sesija arī jau diezgan labi, pēc tam tūlīt parunāsim ar cilvēkiem, kā viņiem gāja, bet quali day, nu jā, principā that's what counts. Apdzīta gan daudz iespējas, līdz ar to kvalis varbūt nav tā, ka izšķirs viss rezultāti, bet nu, ļoti, ļoti svarīgi. Tā kā ejam, skatāmies, kas notiks. Izgulējies beidzot? Jā. Daudz es jau, jā, īstenībā izgulējos. Bet paķēru to dzelteno ķerbu. Nu jā, tāpēc... No driftā gāju, jā. Nē. Likās, ka izslīdēšu ārā, bet veiksmīgi driftā izgāju. Savā? Es nesavācu viņa pati. Es jau domāju, nu viss būšu zālē. Nu, pirmā sesija noslēgusies, kā ir? Kā sajūtas šodien? Nu, šodien tāds ķermenis bišķi nogurušāks, bet kopumā nu, tagad jāsāk fokusēties. Būs labi, es domāju. Rītdien atpūtīšos, vispār būs labi. What's happening to your car? Sorry? What's happening to your car? Some small noise from the front, some crank. So we need to check. Es domāju, ka tev aiz Krišāņa jābrauc uzreiz. Mēs mēģinām pielāst profi braukt pēdējo komu. Viņš teiksim tā, viņam patīk tā kā priekšspēle vai kas. Es nekur nebrauku. Es jau neko, bet mums komentāros rakstīju. Robertam arī kaut kas jau. Par Nissan kaut ko tur runāju, Čak. Es neredzēju neko par Nissan. Jā, gribētu atbraukt ar Nissan, baltiem Nissanam. Pūst, vadējis, nelūst tā. Nē, nu labi, skaidrs, ka nākamā Nissan tiks izmantot. Tas ir, nu, skatītāji prasa. Skatītāji, jā. Jā, pirmā sesija tā tad ir testi noslēgusies un Krišāni Jovaišs tips and tricks izmantoja? Jā, nu, es domāju, 3 faktori. Jauni regulējumi, Jovaišs un Zviedra rekomendācijas. Un augstāks laiks. Arī tas tomēr diezgan daudz dod šām mašīnām. Un rezultātā jau rīta sesijā pret vakara sesiju sekunde nost ir. Cik es saprotu, varētu iespējams, ka tas, ko es tagad uzbraucu, bija vakardienas labākais laiks. Bet nu, es pieņemu, ka tagad ir jau džeki uzbraukuši arī šajā sesijā. Jā, 50. es domāju iekšā, jā. Hančuk, tev jāiet pie šo pēc ar kameru. Nu, cik uzbraucāt ar šitā te vecajam, nu kāds laiks pastāstīt, kā jums te Polijā patīk. Robert, tev arī jauns PB. Jā, brauc visus šitos te Vanapī reiserus. Neko, patika, bet kaut bija tāds, ka braucu. Jā, 8.10. pirmajā līkumā. Nu, no samatā iepriekšējā, un es skatos, nevar noticēt, labāk es neskatīšos. Vienu līkumu labi, otro visu nočakarēju. No 3. līkumu nočakarēju. Man laikam diezgan sutīgi iet tas lēnais. Tas atgriežas kartību kasē? Jā. Ja pa vēl iegriez, nedēļas stop? Nu. 5-1. Show it help. Tas ir vērts riepro, jā? Lūdzu, cerams. Labi, vēsts gaiss. Vēsts drāsja, vēsts gaiss. Man te nav baigais kāpers aizmūgāt. Es domāju, tas ir vienkārši s**ts viss tie mašīnai, kas aizmūgāt. Es domāju, ka jāmaina... Lai tas būtu lielāks kampers, vai tu negribi? YouTube. Jāmaina sviras, Robert, tā mašīna tev var nobraukt. Sezona super labs. Nu, arī Čempioni. Jā, 100 minūšu čempioni, nu viss. Savu strādu darbojās. Jā, atstrādājas.
ko mēs esam mūsu mūsu slavenajā Trackwalk sadaļā ienākuši. Un te mēs nevaram tālu neiet. Jā. Nu jau otrajā Otrajā slavenajā Trackwalk sadaļā. Te mums Jānim Vankam sveiciens. Jā. Ir uz ko tiekties. Jā, paskaitām, te ir 8. 11. 11 Fiat 500. Laikam ar mazākajiem motoriem. Es redzēju, ka bremzes pasties priekšā. Nāc bremzes paskaties. Bremzes priekšā ir pat nav dzesējami diski, vienkārši šaibiņas. Standarta ATI kluči. Reāli palēto. Es zinu, viņi brauc ar interesantām liepām. Jā. MRF, tās ir Indijā ražotas, man liekas, Sasks viņām arī brauc. Jā. Bet vai viņas labas vai nē, bet visām esot tiem marķiem. Es jau aizgāju dabūt cenas, varētu priekš kaut kādiem sprintiņiem paņemt, tā mūsējos vienkārši brauks. Te ir igauņu kolēģi atbraukuši. Viņi ir arī atbraukuši ar to superkāru pašbūvēto, kas taisa trases rekordus, tas stāv tur. Lietuviešu kolēģi. Un lietuviešu kolēģi ar Nissanu. Tā ir mums sirsniņai mašīna. Šis mums ir sirsniņai ļoti. Šis ir tāds Nissans, kādu es gribētu, bet lai manējais izskatās, bet ne tā kā šis Nissans iet, viņš vienmēr viņiem ir salūzis, vienmēr ir kaut kādas problēmas visu laiku. Tā mašīna ir būvēta ar visdārgākajām iespējamām detaļām un viņi vienkārši nefunkcionē. Bet var pastīties, aero ir perfekts. Ļoti labs double decker wings, liels difuzors, platas ārkas, nāk gaiss ārā. Karbona vāks. Tāpat kā manā uzbūvēts ar kastu. Tikai tīrs. Tikai tīrs viss ir un skaists. Un vienkārši dārgi. Interesantā lieta ir tas, ka viņam ir Hondas dzinējs S2000 turbo. 600 zirgi apmēram, bet kopā neturās. Šeit ir arī kaut kas līdzīgs monoklase, mini. Šitie ir kompresori. Jā. Viņiem ir divi veidi viņiem ir ar kompresoru un bez kompresoru. Viena ir uz slikiem, viena ir uz nankangiem. Šitie visi izstāsta, ka ir ātrie. Visi vienādi, visi uz vienāda vadības bloka. Tur mums Robis zina to. Jā, šeit visi ir daudz vienādi. Viņi arī bija Rīgā vienreiz atbraukuši pie mums uz gonkām. Viņiem kapiņš tāds pats kā mūsējais BMW kapiņš, reāli monoklasi, tāpat kā tie 500, tie Fiatiņi, tā arī šitie. Viņiem ir arī vienkārši 1.6, kas ir mūsu V1600 klases ekvivalents, bet šie ir bišķi jaudīgāki, šitie 200 zirgi un viss ir tāds. Poļiem arī patīk braukt tālākajiem. Viņi tur arī kaut kādi 15 autiņi visticamāk ir uz startu. Bet viņi brauc bišķi netīrāk kā mēs, viņi ir vairāk atļauts kontakts, viņiem ir nav lampas tām mašīnām, tikai aizmugurējās, un viņi arī viņus nebirdina līdz ar to. Bet viņi visi vienādi. Viņi visi vienādi. Te ir kaut kādi 4 radikāļi. Tas mazais es nezinu, kas ir, bet arī radikāls, tikai vecāks. Uzmanies. Uzmanīgi. Vietējā policija. Vajag aizvien, pastāmies šitā liela komanda, Speedmaster, viņiem izstāsta, ka tā telts ir uz visiem laikiem šeit. Viņi te dzīvo. Yellow car appreciation obligāti vienmēr vajag apbrīnot dzeltenās mašīnas. Ja? Dzeltens GT3 ir vēl labāk. Arī šāds ir interesants autiņš. Jā, šis arī nav slikti. Nofilmē. Tātad, šis ir Mercedes, tā kā M3 tas ir. Tas ir interesanti, tas ir pirmās paudzes 190. top versija. Ar šādiem braucā F1 piloti gonkās visi vienādi. Un Senna vinnēja toreiz. Viņš bija jauns braucējs un tad viņš reāli sāka šainot. Bet nākošās versijas tur Evo ir ar platākiem spārniem, lielākiem spoileriem. Kāpēc tas viss ir manā galvā? Šī ir rent-free galvā dzīvojošā informācija. Te ir mazie miņuki. Bet jā, daudz mini. Daudz mini. Patīk laikam priekšpiedziņas. Kur ir Seicento, jā, šitas ir tas, mēs viņu no pērnās varam atcerēties. Jā, šitas ir tas, kurš man tur... Tā, viņš citā klasē brauc, bet viņš tāpatās bija ātrāks par mani uz slikiem. Apstākļus blakus par comparison, cik tā mašīna mās ir. Škoda. Tā nav polonēze. Tā ir Škoda. Viņš ir Adakā braucis, historika kapā. Tas ir Nürburgringā. Kurš es izpūtējis? Spotoni izpūtēja atrašanās vietu.
Vēl Seicento. Vai kur kaut kas interesants? Skatāmies. E30 veidīgas mašīnas. Jā, bet tas viss ir 1.8 vai 2-trīgs. Tad viņa Pērnavā arī bija. Jā, tā ir viņa klasa. Suzuki Swift. Pērnavā mēs nebijām trackvalkā, tāpēc viņas šeit ir pirmo reizi mums parādās. Slavenais trackvalks vēl nebija sācies Pērnavā. Jā. Uz slikiem viss skruta. Kur ir Suzuki Swiftiņš. Suzuki Swift. Varētu padomāt, ka mums ir kaut kāda patikšana pēc Suzuki Swiftiem, bet viņi vienkārši ir. Mēs viņš vienkārši pamanām divos trackvalkos, tas ir daudz, ja? Ja mēs būtu Spānijā noteikti, bet pasties uz to plato galvu. Viss ir labi. Šim no rūpnīcas nāca visjaudīgākais 1.3 motors no rūpnīcas. Kāda? Nav. Viņus lika visādos crossos motoru. Bet mums Swiftam ir arī video no JDM mīta. Tas ir vispār tur kaut kāds crazy, ja? Bet Atmo šits motors ir. Honda spoiler. Protams, reizkārs, bet... Turpinām sadaļu. Hondas ar spoileri. Jā. Šeit mēs varam priekš Roberta, priekš Roberta, kas ir superlabs Roberts, safilmēt un pastīties, jā, ko viņam nes. Viņam ir nopietnāks. Viņam jau ir nopietnāk, bet te ir platies pārnēs mugurē. Jā, kas man teikt arī palīdz. Jā. Lielāk riteņi. Spoilers viņam ļoti līdzīgs ir. Tam viņam ir lielāks gan. Šis jau tāds early stages of aero. Varbūt noteikumi. Vienīgi salons ir stripos. Keidžot, jā, tas ir reizkārs. Bet nofučēja. Te ir interesants autiņš, mazdiņa. Jā, šitāds vispār pie mums maz ir kupejā. MX5. Tas, kas saucās ND. Jā, un viņa te ir kaut kāda, viņa sāka taisīt par reizkāru. Es nezinu, vai viņi taisa kaut kādu, protams, Olins amortizatoru varam izlasīt, un sliki virsū ir dugas. Maza tā mašīna, ka tur vispār tos sporta krēslas var ielikt iekšā. Tas, ka paši malas piespiedušies jau, bet... Jā, pret durvīm, jā. Bet... 200 zirgi, viņi jā. te vienkārši stāv. Viņi nebrauc. Jā. Kāds viņi mēģina pārdot, laikam. Jā, tur šities. Te viss, ko vajag. Te arī tādas foršas mašīnas, protams, viss. A45, man liekas, ka šobrīd... Bet tas nav S. Tas nav S, jā. Tas nav pats stiprākais, bet viens no stiprākajiem divtrīgiem turbodzinējiem. Protams, nevar paiet garām F80. Var paiet garām, bet paiet garām, bet ir jāpaskatās, jā. Vai bija ļoti krāsa smuka. Neesmu varbūt fans šim liverijam, bet overall... What's not to like? What's not to like? G82. Carbon ceramics. Kompas pie tam vēl. Sākās dārgāk. Dārgās mašīnas, teiksim tā. Krējums, jā. Lampu aizbraucis, diemžēl. Tas stāv parasti Poršiņi. Šiem mēs tikāmies Red Bull ringā. Jā. Te ir... Jā, karoči, tad tie ir riepu sildītāji, ir riepu oveni, riepu krāsnis. Jā. Tur lieka visiem riteņiem iekšā ratus ar riepām un silda un tur uztur temperatūrā. Un viņus silda viss kopā ar šitādiem pūtējiem lielam. Tas pārsvarā ir normāli ir endurance pasākums. Es nezinu, kāpēc viņiem te ir, bet... Būs arī endurance. Būs arī endurance, laikam. Jā, te ir 5 šitie te hurikāni. 5 hurikāni? Visi ST, laikam. Evo 2. Visi ir Evo 2. Kas man visvairāk patīk šeit Polijā, kad es jau 3. bērnu grupiņu redzu no skolas, no bērndārziem, nāk ekskursijā uz padoku, noteikti kāds no tiem būs petrolheads. Viennozīmīgi, kā tu vari nebūt, ja tev bērnībā te atved nofučēties pie mašīnām. Krūti. Te ir trase. Trase forši pārskatām, gan skatītājiem diezgan, gan arī dalībniekiem, gan braukti forši, plati. Mazliet, nevar teikt nelīdzeni. Forši, trase ideāli manā skatījumā. Tur mēs tādā pusē varam redzēt visu pārējo. Cik nu redzēt? Overflow parkings. Vai padoks, overflow padoks. Un tur tie divi interesanti programmā. Tur bija ekskursija interesanti arī pagriezienā. Arķam, nāc šurpu! Kā tev patīk trase? Ļoti.
Nu, mašīna tikai tāda, gumijota. Tāda uz tām visām gumijas buksam, tāda viss tāda uzreiz jūtami, ka viņa nav racing piekare vai vēl kaut kāds. Nu, tā, es katru gumiju sajūtu. Agrāk tā nebija. Tāpēc, ka gari līkumi un tu te spēj to līkumu. Vienas uz otru un viņš viņa tā gumijas tur, šitā izdara. Bet tā kruta. Vēl viens Yellow Car. Yellow Car appreciation vēlreiz, lūdzu, mums ir šreiz. Iepriekš nē. Tas bija 992 GT3. Ja tas kādam vispār interesē, tad man labāk patīk iepriekšējās ģenerācijas. Arī man labāk patīk 991. What not to like? What not to like? What not to like. Toyota Celica Supra. Ja? Šitas arī nav bieži sastopams. Kā teica vecie Japāņu ķūneri, šīs mašīnas miss the tuning boat. Jep. Viņas neķūnēja, viņas vienkārši bija sportskāri. Pieņemsim, nākošos jau sāka vairāk tur ķūnēt, tā kā viņiem nav aftermarkets daudz un Mark II, bet pat īsti ne Mark II, bet viņai pat nebija A, man liekas. Viņai bija A. Kāds A? A70 viņa skaitās. Nē, A7. Bet forši, what's not to like? To kāds komentāros izlabos, kā šito Supra sauc. Jā, bet smuka mašīna labā stāvoklī. Historical plētiem. Tā kā viss ir... Pagam. Kabriolets. Jep. Šits ir kruta. 964 turbo. Properas, big wing, viss ar half cage-iņu. Lieta, ko vajadzētu vēl arī novērtēt, ir Valtera ikdienas mašīna īstenībā. Es uzlīmēsim. Uzlīmēsim? Uzlīmēsim kaut ko viņam. Bet cēls 48. Vienkārši taisnīgs. Un viss. Ko tu gribēji no Porsche driver? Jā. Driving instruktori, driver. Sveiki, kungi. Ivar, tev filmē. Kā tev iet? Ko tu te dari? Ko tu te dari? Neko. Neko? Ko tu skatos, flančas kaut ko tur paskatīt, tur šurp, jā. Kā jums vispār iet? Labi. Piešķiļ un brauc. Jā, pagaidām, bez starpgadījumiem viss. Interesants tas, ne? Trenējāt. Tā ir degvielas stacija, ja? 2-3 dīzlīts iekāp un brauc. Tiešām dīzels? Jā. Viņiem te klase ir 2-3. Dīzeļa klase ir kaut kāda arī. Tāpēc es redzēju šo uzvārdu BTC3. Viņš nāk BTC3, ja? Jā. Likās, kurš vēl brauc BTC3? 3 bračkas ar 2 litru tilpumu. Uzlaiž. Tad mērās, kurš ātrāks. Kurš ātrāks ir? Kurš ātrāks? Kā domā, jaunākais vai vecākais? Kāds domā? Vidēji. Atbildi. Skaidrs, ka jaunākais. Labi, mēs turpinām padomu. Blogerējam padomu. Šitas ir labs moments izstāstīt, kāpēc es neesmu Hondu šeit. Hondai attīstījās problēma Pērnavā ar pārslēgšanu uz 3. un 5. robā, un līdz ar to tad tiks pieņemts lēmums rebildot to kārbu, un detaļas ir backorderī un pieejams no Japānas tikai kaut kādā oktobra beigās. Jo potenciāli tas varēja nostāties diezgan cilvēku cieņu aizskarošā summā, ja es to kārbu nobeigtu līdz galam, tāpēc es pieņēmu lēmumu, ka cik nav čempionātu, ko uzvarēt, tas ir tāds pats reiss, tad es vienkārši pieņēmu lēmumu nebraukt šeit. Un visticamākais BTC virs klases uzvarētājs šeit ir Rekors. Par šo Audi, interesants Audi, es nezinu, vai viņš jau ir priekšpiedziņas vai pilnpiedziņas, bet kādreiz viņš bija točna priekšpiedziņas. Kad es vēl braucu, viņš bija zaļš, bet viņš galīgi nebrauc. Viņš krešoja viņu, es nezinu, viņš ir pilnpiedziņas, bet beigās viņš brauc. Kaut kā tie čaļi ar savās... Jā, viņi tie čaļi braukā ar vecām mašīnām un viņas visu mūžu būvē. Cik mūžu? Vienkārši pēdējos 10 gadus apmēram. Brauc attīsta, brauc ar to, kas ir. Tur tā klase, protams, ir plūst. Viņam jācīnās reāli ar TCR-iem. Viņš tāpat ir divlitrīgs, bet nekas īpašs tur super... Neko uzvarēt viņu nevar, bet ņem un čaļi vienkārši brauc. Un to, kas viņam ir un ar to, ko viņš grib, viņš šo upgreido. Var uzfilmēt tās gaisa ieplūdes. Esot viņiem garlaicīgi Twingo, ja nav mans.
Nav ar ko pacīnīties. Nu, Valds jau arī mums slavens padokā Polijā ir. Starp lietuviešiem. Jā, viņu zina. Noteikti no Somijas atbraukusi. Jā. Jā, rekas vēl numurs. Tas ir Jonka. Tas ir Irki. Kas tā Honda? Honda Monkey. Šīs ir vecumdienas, kā mēs gribētu pavadīt. Braukt pa visu Vienkārši braukt. Eiropu. Vienkārši braukt, var nofilmēt Janki Jonkarī, viņi sauc. Cik mēs braucam, tik ilgi viņš arī brauc. Jā. Pirms tam viņam bija 36. Te viņam 92. Jā. Nu, brauc un brauc. Rekur ir Revuelto. Jā. Tā kā, jā. Nu, protams, arī Jariki te netiek smādēti. Jā, pasties. Monte Carlo ritiņiem. Tā. Nevienu mums ir Kārli, ne Jāņa mums nav, bet mums ir Henrijs. What's up? Braucam, ņemamies, ko darīt. Viss sanāk? Tipiskie latvieši kaut ko ņemās, ja? Tieši tā, kā savādāk. Kaut ko braucam, kaut ko daram. Cik ātri braucat? Visātrāk. Grong. Neticu. Kā mākam, tā braucam. Ko? Flanši izfrezējuši, ja? Kaut ko jau dara. Top secret. Kaut ko Albis te kruķī, ko dara Albis? Neatnāc. Laba. Ko tu dari? Nu, godīgi, davai godīgi. No aizmugurē pārbaudīja to detaļu, kas mēdz atskrūvēties. Vienu bija jāpaskrūvē. No 4, tā kā nebija veltīgi. Viņam nokrāsots tilts pasties sarkans. Jā, protams, mums ir autosportā braucams. Es jums vakar tur biju par piedzīvojumu, es redzēju kaut kas Instagramā bija rakstīts, cik bija pārsteigums kaut kāds. Bāka izkusā Ulduļi. No pakaļā bunduļa. Augstā. Nu, viņi kaut ko ir samuķījuši, tur baigā jauda, baigais karstums, līdz ar to, tāpēc parasti oriģinālā bāka redz ārā oriģinālai mašīnai. Varbūt kāds termoaizsargs vienkārši ir par smagu bijis. Par smagu ir bijis termoaizsargs. Tādi bija, tagad mums viņu tur tādā rumbuliņā sagādājām, uzlikām jaunu. Jūs bijāt rumbuliņā? Jā, bijām rumbuliņā. Ir vesels hektārs rumbuliņas, kapitāli vienkārši. Mēs tā arī neaizgājām. Nu, tur vienkārši televizori tāda visiem radiatoriem, lampiem. Tu tā, Kofs 4. davai visu ponu. Kofs reizē ieliek mašīnā aizbrauc no mājas. Bet tad 3 naktī viss notika. Mēs atbraucām 3 šeit. Un viss jau notika. Viss 3 naktī mēs nevarējām saprast, kas tur notiek. Vai tas ir kaut kāds zakto detaļu tirdznieks vai kas? Mēs atbraucām laicīgāk, un tad tur tā nebija. Un tad no rīta, kad braucām uz Gonku, viņš viss tas korķis, un tu netiec to, zini, to būsi, tev nāk pretī slēg mašīnas, un netiec trasē. Bet tas tikai vakar bija, jo šodien atkal nekā nav. Tad ir hektārs rumbuls ceturtdienās pie Poznaņas, ja? Agri no rīta. Nav, jo nav. Jā, tāds diezgan Figēti pat atrada čaļus, kas latviski, nē, angļu valodu mācēja. Kā viņam pateiksi, ka man vajag termoskrīnu vai termošīlu kaut kādu tur poļu valodu. Tas bija ātri un sapaistījām, jā. Ļoti labi. Ok. Veiksmes. Tā, te mums ir vesela čupiņa ar KTK. Nekas nemainās? Nekas nemainās, viņi ir daudz. Urbanavičs jaunā mašīna ir šeit nonākusi, KTK apkalpošanā. This is good. Hi. What's up? How is it going? Not bad. Not bad? So he has to be good. How are you? Good. How are you? Okay, all good. Let's go faster today. Yes, he came yesterday to you guys. What is his time? 51.1. Whoa. Strong. Do you know the times? Do you know the times from your cars? No. Okay, but you know. But you know. It's okay. Now you know ours. Okay, go. Here you go. Hello. Will you go to 2 hours? No. Why? I don't know. Let's go. Let's go. Together? Yes. I don't know. Your car, which car? No matter. It's now already. Are you going to Breaking? No. No. Čau, El. Sariet ātri, es redzēju. What? Es dzirdēju, ka viņi sariet ātri. Vajag ātri jau neiet. Gribētos jau ātrāk. Vienmēr gribēs ātri. Vienmēr gribās, jā. Nu, pastāst par atšuku motoru.
Par Arčuku motoru. Arčuku motors ir pabijis kāds nēģers. Ir, ja, tomēr. Citi izskaidrojumi nav. Tu teici, ka tur ir izstījās, ka nav nekas vaļā skrūvējis. Tā viņš izstījās, bet es domāju, ka viņš bija kaut kāds sen skrūvēts, un to viņš ir kādu laiku pastāvējis, paspējis aputēt. Jo nevar, ja sadalēni, pati sagriezties, tieši otrā. Nevar viņi to izdarīt. Ja tas notiek, ka loterijas biļeti ir jāpērk vienkārši kādam. Arčukam, jā. Labi, un viņi ir apgriezt otrādi un vārst ar salocītu. Nē, tā vārst nav salocīta. Ir beigts, ir tā sadalēne, kas ir ar galvu. Tur ir sadalēne vesam galvu izgraust. Tā atsevišķā sadalēne, kas parasti pirmā sadalēne. Un tā visticamāk ir ielikt cita. Viņi ir dzīvi, ja? Viņi ir dzīvi, viņi kā jauni. Cits izskaidrojums nav. Tad beigās viņiem būs pusrebilds, ja? Ja? Cilindri kādi? Labi? Kāpēc sagraust? Tāpēc, ka pārplīsa siksna ielīda zem saļņika. Tālāk tā visa siksnā atradās pie ķēdes un uztvērējā. Uztvērējā, sapratu. Es uztvērējis pilnīgi ciet, šāls un višķiņ paskrāpēts. Bet saliks jaunas. Kloķis? Viss. Drīzumā Arčuka M235, ja? Arī būs parādīsies kaut kur šeit. Jā, būs viss foršs. Un tāpēc arī to galvu vajadzēja, tāpēc, ka sadalūs tā vieta. Sadalēni nopulē, tā ir ok, bet cik es saprotu, viņš laikam atradā no tiem variantiem, ko es viņam pārsūtīju, ka tu izvēlējies no viss sadalēs. Jā. Pagā, kas jums brauc? Tikai Krišāns un Olivers. Tad ar to tu joprojām tikai treniņi, ja? Es braukājos tur. Un Arčuks Valdis un... Es sapratu, ka vakar, jā, tu visi rindiņā brauc. Es domāju, ka vakar izbraukājās visu, bet ne, tad šodien... Nē, šodien es vēl... Robertam nepietika. Man gribējās vēl pabraukāties. Ko tu mašīna ir, kāpēc lai nepabrauktu? Jā, pa 100 jau. Jā, vispār tur. Tā kā es Robertam teicu, lētāk izbraukt Poznaņā nebūs nekad gandrīz, ja mēs vēlreiz uz šeit neatbrauksim. Tā kā... Mašīna atvest, samaksāt. Mašīna atvest, samaksāt visi. Nevienam viņu nevajag, viņa nav, rezervis. Tas bija vienīgais, kur viņu varēja noderēt, braukt. Cik es no Andis sapratu, vismaz kā viņš vakar teica, ja viss būs baigi cool, tad viņš saka, ka turpmāku pēdējo posmu viņš domā, ka varētu arī šeit ieviest kā tradīcija. Tīri dēļ laikapstākļiem. Viņš nekur nebūs tik silts septembra beigās kā šeit. Jā, Jūrmalā ir diezgan tāds sīnerijas labs. Kā jums iet? Normāli, ja? Kāds aprilaiks? Es smējos. Visiem ir kaut kā cik uzbrauc, cik uzbrauc. 5-2. Ok, ļoti labi. Šodien. Vakar labāk. Mums ir BTC 2 ātrās mašīnas. Hondas vēl ir? Jā, Šitie Hondas vecie ar spoileriem vēl joprojām. Šitie tie man riteņi, kurus es gribēju nopirkt. Šitie tādi kā man 39-iem, ja? Tādi paši tikai 17-nieki. Cik uzbrauc? 5-1-2. Cik 5-1-1? Turpat vieniem. Labi, negāzē. Kas? Gribu augsts. Jā. No rīta. Tieši tā. Un pēc tam āsos. Mazliet. Nekas tā jau ir. Tā jau ir jauna Amerika. Es jau pateicu tikai realitāti. To pašu trasi jau braucām. Visiem vienādi apstākļi. Tagad būs vēl sliktāk. Rītdien atkal no rīta iespēja. Tas būs rēcīgi, jā. 9. Kur dēju? 9 pie kaut kā? Jā. 8.45. Opā. Vai tad, jā? Jā, 8.45. Būs agrais rīts, jā. Es esmu brauks viesnīcā. Varbūt arī ne. 7.30, jā. Nē, braukas garām mēs nevaram. Bet Gonkarnē. Gonkarnē pagaidīt. Kā kurš? Bet tad mēs ātrāk prom tiksim. Mēs tādi ātri būsim saprašojušies vispār. Jā. Nē, uz 2 stundēks. Pareizi, mums vēl 2 stundas. Arī brauksim. Ok, labi. Davai, vai vecās? Mēs. Jā, čau. Mēs pieraduši pie šādām lietām esam. Nekas īpašs. Šīk, jā. Daudz. Tam vecas. Kaut kur ir jāpaspēj kaut kāds kvalis vai kaut kāds braukšana un zin tur visādi.
kāpēc mums arī ir motors līdzi, kāpēc nē, vai ne? Un tad, protams, ir jāuzkāpj tribīnēs, ja? Jeb kā mēs šeit viņu saucam grandstand, ja? Tas ir grand. Labākās vietas. Šī ir vieta, kur uzkāpt augstāk. Nu kāpjam grandstand pašā augšā. Viens. Labākais mums ir 3. vietā, 3. stāvā. Un te mēs esam, jā, trase. Nu jā, nu nāk viņi te jau ir īstenībā iespaidīgi. Nu nāc. 4. gals, nu jā, piebremzējās, bet tāpat tikai līdz 3. robam šī trasē nav kur baigi sadzēsties. Bet labā ziņa, ka te ir 2 līkumi pēc kārtas pa kreisi. Līdz ar to tu vari ielīst iekšmalā un palikt iekšmalā, un tu esi pēc tam, nu, te var setapot sevi priekš apdzīšanas. Vai arī var salēdināt otru, lai viņš paliek iekšmalā, izbraukt pāru ātrāk un ielīst iekšmalā tur. Jā, tā kā... Es tur biju tenī soļos. Tur ir video. Tur visa mašīna bija savādāk, bet taisnes, nu jā, taisnes mums bija. Ko jūs spriežat? Kamera jāpauzās par viņu. Ir diskusija par riepām šobrīd. Tas, man liekas, ir viss, ko vajadzētu pateikt. Šobrīd ir diskusija par riepām. Ko? Braucam priekšo kvalifikācijā. Esam izdomājuši visu, ko var izdomāt. Izbraukuši visu, ko var izbraukt. Un ņemsim, uzbrauksim tagad kādu aplīti. Ir kaut kāda īpašā stratēģija? Uzbraukt ātri. Uzbraukt ātri, ja? What's up? Man šķiet, ka lēnos es ņēmu pa lēnu, bet pat cik man delta nestrādā, es nevaru pateikt precīzi šodien, kur es papis. Non-happy. Non-happy. Non-alkoholik, Šodien non-alkoholik beer, ja? Jā. Bad day, jā. Tā izstās. Tur bija. Kas tur bija? Nezinu, tur jāaiziet jāpanāk. Viņš, nu, viņam bišķi jānomierinās vēl. Dusmīgs. Robert. Bet arī grūts. T10. Bet liekas, ka pirmajai grupai bija labāka trasa, ne? Pēc laikiem kaut kā. Varbūt kāds smiltiņi ielis. Nu, jā. Nezinu, nav jausmas. Es nezinu, kas viņam tur nesagāja. Neesam viņu runājuši vēl. Nu labi, vismaz iepengoja to pēdējo apli. Tagad jūtās kā koroners pēc kvalifikācijām. Jā, man jāstāsta, ka kaut kas labs, ja nav likas labs. Nu. Face test. Top session for Čeko. Jā, was top session. Jā, nu. Jā. Viņa domā, būs labi. Jā, tagad viņi teikt positive out of this, ja? Un rītā ir kaut, ka viņi look forward to tomorrow. Tad, Robi, ja viņš būtu to pēdējo apli ielicis, tad startās vēl 13. 14. Tā vismaz top 10 start. Bet not what we aim for. Not what we aim for. Valdis izsaka visu šādu sēžot, jā. Daudz adrenalīna. Starp citu, vislielākais puls bija 195, paskatījos. Jauns rekords. Pa pusstundu 700 kalorijas. Nu, bija uzmūbēs, kā nelaidīšu nevienu, visus apdzīšu. Tā, bīst. Kā tā. Tā, nu, kvalis mums ir noslēdzies, kā jau mēs zinām. Ir bijis cooldown periods, Krišāni, jā, nedaudz. Mazliet, jā. Nu, dusmīgs uz sevi. Nesalik? Grūti pateikt tagad, kas tās par kļūdām. Pastīsies datus. Kļūdas bija pavisam noteikti ir tādas, ko es taču zinu, un šajā trasē specifika tāda, ka ir kaut kāda
tādi līkumi, kas sajūtās ir ātri, bet reāli nav. Kur ir pa daudz bijusi kaut kāda sānslīda vai andersciers vai kas. Un varbūt turš pa agresīvi brauc, nezinu. To mēs sapratīsim vēl vēlāk. Tas to tāpat jāanalizē.